Telpu kvadratūru izveidošana būvniecības plānā notiek caur opciju šeit, kreisajā pusē, pie Design ir Zone Tools. Uzspiežam uz viņa virsū un izvēlamies, kā mēs iezīmēsim telpu. Izīmējam mūsu vēlamo telpu un norādam. Lai mēs redzētu tabulu, ir jāienes iekšā tabula, ko jums nosūtīju e-klasē. Tabulu var ienest caur labo taustiņu šeit, kur ir elements, uzspiežam virsū un pie settingiem. Tad attiecīgi tālāk pie settingiem šeit ir ienešana. Jums ir savos datoros jāsaglabā tas failiņš, ko es jums aizsūtīju, un tad viņš ir jāatrod un jāienes šeit iekšā. Un šeit, piemēram, man viņš ir, es viņam uzspiežu virsū un nospiežu atvērt. Nospiežam OK, un šeit ir telpa eksplikācija. Telpa eksplikācija tā ir tā tabula, kur parādās telpu kvadratūras un kvadratūras kopā. Programma pati visu rēķina. Bet šeit tāds knifiņš, kad šeit ir norādīts ID kods. Un šim ID kodam ir jāparādās visos telpu eksplikācijas zonējumos. Mēs varam šo te nokopēt. Pasakam šeit OK. Un šai zonai, piemēram, iezīmētē aizējam ar dubultklikšķi uz uzstādījumiem. Un tur, kur ir klasifikācijas, šeit pie ID ieliekam iekšā šo te ID kodiņu, kā viņš sapratīs, ka mēs esam piešķīruši tieši šai zonai šo ID kodu, lai mums viņš iet uz tabulu. Tas ir ļoti svarīgi. Pasakam OK. Un tad šai zonai mēs varam iedot arī nosaukumu. Istaba.